Raidījumu piedāvā Latelekom. Mēbeļu ražotājs Ripo. Un mēbeļu un interjera centrs Spice. Es pirmo reizi esmu pagalmā, no kura caur logu var nokļūt istabā. Tur dzīvo brīnumaina meitenīte, kura savam vecumam ir riktīgs prātvēders. Viņa prot uzdot tādus jautājumus, ka pat pieaugušie samulst, un jūs tūlīt par to varēsiet pārliecināties paši. Ir viena no pēdējām mācību gada dienām. 9-gadīgā Alise steidzas no skolas uz mājām. Šogad viņa beidz 3. klasi, lai gan dažbrīd šķiet tas nevar būt. Atverot muti, viņa spēja pārsteigt un nolikt pie vietas jebkuru pieaugušo. Kāds ir tevi gribēt bildināt raidījumu laikā? Nē, raidījumu laikā nē. Mamma Sanita ir kosmetoloģe, tētis Andis nodarbojas ar uzņēmēju darbību, bet mazais brālītis Kārlis iepazīst apkārtējo pasauli. Kārli! Pasaki mamma. Mamīte. Mamīte. Pasaki tētītis. Tētītis. Es nevaru viņus nodalīt, ka es vienu mīlu vairāk, vienu mazāk. Es mīlu viņus abas vienādi. Runājot pa Alisi. Viņai ir vienkārši tik liela sirds, ka viņa, man liekas, ir gatava visiem to savu mīlestību dalīt. Alise ir ļoti draudzīga un izpalīdzīga. Krūmiņu ģimene dzīvo pašā Rīgas centrā, taču aiz loga viņiem ir savs mauriņš, kur var gan futbolu uzspēlēt, gan pikniku uzrīkot. Vajadzība izskrieties Alisei ir ļoti svarīga, un vislabākās iespējas tam, protams, ir laukos. Būdama dabas meitene, Alise ļoti mīl rūpēties par dzīvnieciņiem. Arī zivtiņas ir Alises pārziņā, bet tās jau nevar samīļot. Sapnis, protams, ir par kādu kaķēnu vai kāmīti, taču vecāki kategoriski pateikuši nē. Līdz 18 gadiem man nebūs neviena dzīvnieka. Jo es nebiju vainīga, kad viens bruņa robots bija pārāk liels un apgāja ķieģē, un 5 minūtēs es domāju, ka nevar aizbēgt, bet aizbēgt. Tad jau uzskat, ka tā nav vaina. Skumjo ziņu Alise, protams, uztvēra sāpīgi. Es brauktāju. Es daudzīju ar kāju pret durvīm, visu kaut ko tādu. Kā lai te neraud, ja reiz mērķis ir kļūt par veterināru ārsti un dzīvnieciņi ir tik mīļi, bet vēl jau Alisei ir cita profesija padomā. Viņa vēlas būt interjera dizainere. Man ļoti patīk pārbīdīt šeit mēbeles, kamēr jūs vēl nebijāt atbraukuši man. Šodien plaukts bija tur, tad es vēl grāmatas pārvietoju. Man ļoti patīk. Ir gan viena mēbele, ko Alise, lai kā gribēdama, pārbīdīt nespēja. Šeit man stāv drēbes, šajā pusē man svētku drēbes, un te arī ir mammas un tēta drēbes. Šeit ir manas drēbes, tur topiņi, svārki. Pucēties un labi izskatīties Alisei patīk. Par modes neesmu lasījis, bet mana mode ir mini svārciņi un kaut kāds rozā krekliņš. Man liekas, citiem patīk, kā es tad izskatos. Un tev pašai? Ļoti. Skolā puiši uz mani tā skatās, man pilnīgi jābrīnās. Laba gaumes izjūta Alisei noder ne tikai izvēloties, ko vilkt mugurā. Tā būs vajadzīga arī viņas nākotnes profesijā. Tagad mēģini iedomāties, ka tu jau esi dizaineri. Tagad lūdzu pastāsti man, kas šajā istabā ir labs un kas nav tik labs. Skapi vajag atstāt. Gultu mums gan vajadzētu jaunu. Es domāju, ka divānu. Es domāju, tur, kur varētu 2 cilvēki gulēt un izvēlkamā. Rakstām galds. Rakstām galds ir labs, jā. Es nezinu. Tas man jājautā vecākiem, vai paliks vai nepaliks.
par šito skapi man arī nepatīk, tāpēc, kad brālis var visu aizsniegt, šos diskus te visu. Nepatīk tapetes. Kāpēc? Tāpēc, kad viņas ir baltas, tas nav manā tipā, un tā. Un kādas ir tavā tipā? Zaļganas, tādas priecīgās krāsās, tādas tā kā tev kurpes ir, tā kā tas puķis. Skaidrs, labi, un kas ir ar rozā krāsu tapetēs? Tā ir pārāk bērnišķīga, un tas jau bija. Un es negribētu arī kaut ko tādu ļoti dzeltenu, kaut kādas tur saules ir uzzīmētas, kaut kāds puķītes tur, kaut kāda rūķīša, kaut kāds princesīts, ne. Cacu istaba tev nevajag, ja? Jā, nē. Viss traģiskākais, kas te varētu būt tieši tā pati gulta, tieši tie paši skapi, grīda sarkana, rozā. Tas būtu ļoti slikti, ļoti slikti. Un ja nu mūsu dizaineri tieši tā arī uztaisa? Tad gan būs slikti. Kam? Man un viņai. Kā jums šķiet, kāda istaba ir vajadzīga Alisei? Meitenīga. Rozā? Nē. Meitenīga jau var arī nebūt rozā. Kāda ir meitenīga? Tāda, kas būtu piemērota jau pēc gada tīnei. Man gribētos, lai viņai būtu grāmatu plaukti. Alisa minēja kā vienu no problēmām to, ka Kārlis ļoti tiekot pie tiem plauktiem klāt un ļoti saimniekojot. Tā ir, jā. Tā ir ar Kārli. Un uz kurien jūs tagad dosieties? Mēs dosimies uz manu vecāku mājām. Tas ir kaut kur Tas netālu? ir Berģos. Alisa, kas tur atnākuši ir? Kas tie ir? Nu jā, un tas nozīmē ko? Kā tu domā? Ka tev ir jādodas, vai ne? Jā. Nu tad iesim. Jasmīna, tev šajā reizē diezgan sarežģīts uzdevums. Nākamajai dizainerei izveidot istabu. Man liekas, ka ir bijuši sarežģītā uzdevumā. Mums bija labs kontakts. Ja ir vienāda galva, tad dizainers ar dizaineris ļoti labi saprotās. Pārstāvot mākslinieku ģimenes 4. paudzi, Jasmīna jau kopš bērnības zināja, ar ko vēlas nodarboties, tāpēc mērķtiecīgi uz to gāja. Beigusi Rīgas dizaina un mākslas vidusskolas vides dizaina nodaļu, iepriekš bijusi dizainera palīgs MC kvadrātā, savulaik darbojusies Reatonā, bet tagad strādā interjera dizaina salonā Atmosfēra. Nu tad pastāst, sāksim ar ko? Ar grīdu varbūt? Mēs liksim paklāju, šādu te lielā tonī, bet tās būs paklāja flīzes, viņas nāks 50 cm, 50 cm gabaliņos, kas stiķēsies savā starpā, bet nestiķēsies pie pašas grīdas. Līdz ar to, ja kaut kas notiek, nepatīk vai nosmērējās, paceļ vienkārši no grīdas gabalu, aizēj nomazgā, atnāk atpakaļ, atliek apakaļ, ir grīda. Galvenās krāsas būs lilā un zaļais, pie sienām nāks zaļš. Kurš zaļais? Šis te zeltenīgais. Doma vispār būs radīt nedaudz tādu sapņu pasaulīti viņai, nedaudz uz mežu, nedaudz pie dabas. Spēlēšos ar attēliem, būs lielas drukātas uzlīmes, kuras slīmēšu, piemēram, būs plaukti, kuros rotaļāsies kaķēni, skries apkārt un ķers putniņus, un no tā būs arī ļoti viegli tikt vaļā. Šeit augs mums aiz muguras liels koks, kurš augs līdz ar Alisijā, kurā būs lapiņas, kuras viņa varēs pati veidot, kurās viņa varēs rakstīt. Visai ģimenei ļoti svarīgs ir šis skapis, ko tu ar to iesāksi. Būs kompromiss, skapis paliks, bet mēs viņu pārtaisīsim vairāk palises modei. Raidījuma turpinājumā Alise pārsteigs mūs, bet mēs pārsteigsim Alisi. Paklājs! Jā. Mūsdienīgi risinājumi kopā ar Latelekom. Mēbeļu ražotājs Ripo. Un mēbeļu un interjeru centru Spice.